Mums rīt nav noirietā māja Latgalē. Mhm. Man bišķi parunāja, es nevaru jau šodien aizbraukt pasīties. Es būšu apakaļ. Brauc. Negribu manī? Kas tam? Nē, uz Latgali. Labi, okei. Bet es būšu apakaļ. Mhm. Jā. Mēs varam rīt nebrauksim mājiņu. Kāpēc tā kas redzēju? Es kaut ko redzēju, es redzēju. Tā, es redzēju to saimnieci un kaut kādu jocīgu cūku, bet viņa bija cilvēku ķermenī vienalga. Viņi staipīja ķermeņus uz, man liekas, mežu vai kaut kā līdzīgi. Tā māja bija cūku kūts. Mēs varam nebraukt, man bail, bet... Tu jocīgais, es tādu naudu iztērēju to māju, un mēs brauksim uz Latgali. Labi, varbūt es iedomājos. Jā. Okei, labi, mēs brauksim, bet man bail. Labdien! Sveiki! Labdien! Es sveicinu jūs jūsu mājā. Iekšā ir viss, ko vajag, kur gulēt, ko ēst. Vienīgā līta lūdzu nepiemēslojiet, jo jūs zinat, ir tas mītis Isidra. Un ja jūs piemēslosiet, viņš atnāks un kaut kādus rituālus uz jums tur taisīs, un tas nebūtu viss čotka bumbas, you know? Sveicināt jūsu mājā. Oh my God! Jā, bet man tā bišķi bail par to līķi, ko es vakar redzēju. Tu vari nomēnāties kādu līķi, es neko neredzēju, es vai gulēju. Tu vakar nebiji. Bet tur nav kādi līķi, kāpēc lai vakar būtu un šodien nebūtu? Labi, es saprotu, labi, ne? Labi, tas arī iegulēt. Man jāiet meklēt tie līķi. Kaut kas te nav. Tu būsi nākamais. Kurš? Isidra? Isidra, bet tas neeksistē. Kāte! Protams, ka viņa gulēt neaizgāja. Kāpē! Aleks! Kādas Isidra? Ja tu uzvedīsies tā, mūžam būs esi drūm. Ja vēl uzvedīsies tā, mūžam būs esi drāk. Isidra eksistē. Mēu.